Pret Skudru, kura velk baļķa lielceļa garumā, mēs noteikti būsim saudzīgi, bet liels paldies visiem 6380 līdzjutējiem, kuri šovakar spēlē pret Pētera Skudras trenēto Nižņiju Novgorodas Torpedo, neskatījās zem kājām un ar savu atbalstu palīdzēja izcīnīt ļoti svarīgu uzvara rezultātu 2-1, pārspējot mūsu šī vakara pretiniekus. Ar vārtu guvumiem pirmajā trešdaļā mūsu komandas labā izcēlās Miks Indrašis, kā arī Kaspars Saulietis, kurš spēles izskaņā arī uzrīkoja duru cīņu ar pretinieku komandas spēlētāju, sāsinot situāciju laukumā. Labs ir, kas labi beidzās. Šodien ir uzvara. Pēc spēles mēs steidzām uzzināt komentāru, kas pietrūka Nižņiju Novgorodas Torpedo komandai, un to mums sniedz pretinieku komandas kapteinis Vojteks Voļskis. Today, like a slippery lost 1-2. What missed for the Torpedo? How do you think? We have a lot of scoring chances. We have to score. That's our biggest problem right now. Is we play well, we have the puck a lot, we just don't put it in the net, and then the other team just gets goals. You started the game in the first period really aggressive. You had puck control, everything, but lost 2 goals. Why? We don't know why. I guess that's the issue, is that we don't know what the problem is. We're creating chances, we're not scoring, and we're playing well. It just doesn't seem to go our way. So it's a really tough time to deal with. Almost 1 minute and end of the game you played without the goalie. How do you think? How many seconds still you missed to tie the score? You know what? I really don't know. I think at the end there it just seemed like the puck wasn't going where he wanted it to go, and we didn't set it up. So it's a tough loss for us tonight. Was it hard to play in the Riga? I don't know. You know, they played hard, but I think we outplayed them tonight, and they seem to find a way to win. Thank you very much. Good luck in the next game. Thank you. Vārtu guvums spēles pirmajā trešdaļā un 5 minūtes par kautiņu spēles trešajā trešdaļā. Tas bija mūsu Kaspars Saulietis, kurš dalījās ar komentāru uzreiz pēc spēles ģērbtuvē. Apsveic ar uzvaru, apsveic ar vārtu guvumu. Pēc vārtu guvuma kādam veltīju šo golu? Protams, savai ģimenei, jo ar katru spēli tu izēji uz spēli un gribās ievest tos vārdus. Visu ģimeni mūsēja gaidīja to, un beidzot tas izdevās. Kāda bija šī uzvara pār Torpedo? Vai principiāli, ņemot vērā, ka pretī ir Pēters Skudrs kā galvenais treneris? Es domāju, viņi ir ļoti tuvu mums turnīra tabulā blakus, un tāpēc šitā bija ļoti svarīga spēle. Un vispār katra nākošā un katra, kas bija svarīga. Tā kā centīsimies izdarīt visu labāko uzvarēt nākošais. Vai turējot spēles iznākumu grožu savās rokās līdz pat spēles beigām? Es domāju, ka jā, jo nebija tāda, ka sākās kā pret Atlantu. Varbūt varēja redzēt, ka bija panika beigās. Tagad mierīgi nospēlējām līdz galam savu hokeju. Tur, kur vajadzēja izmetām, tur, kur vajadzēja pieturējām, un pozitīvs spēles iznākums. Un tur, kur vajadzēja nedaudz arī rokas pavicinājām? Nu jā, tā bija. Apsveic, paldies. Apsveic ar uzvaru, un kāda bija gatavošanās cīņai pret Torpedo šodien? Ļoti nopietna gatavošanās. Vai viss sanāca gatavojoties parādīt to visu laukumā? Nu, protams, bija arī kļūdas, bet uzdevums ir izpildīts, uzvara ir rokās. Vai bija grūti uzvar? Protams, neviena uzvara nav viegla. Pirmajā trešdaļā Torpedo uzspieda savu spēles stilu, skrēja, kontrolēja ripu. Kā izdevās viņiem to visu neutralizēt viņus un gūt 2 vārdus? Grūti atbildēt šādu jautājumu. Kā? Bet atradām kaut kādu pareizo izēju no tā visa. Pašā spēles beigās neliela asuma, tas piederējās spēles iznākumam? Tā sanāca, ko tur. Tās hokejs. Ko varam sagaidīt no otrdienas spēles pret Čerapovecu? Uzvar. Paldies! Līdzjutēji tiek aicināti atbalstīt mūsu komandu arī nākamajās mājas spēlēs 13. janvārī pret Čerapoveca Severstaļu un 15. janvārī pret Sanktpēterburgas SKA. Krājiet biļetes no visām 3 spēlēm un 4. 15. janvāra spēlē jūs tās varēsiet apmainīt pret ielūgumu uz 28. janvāra spēli šeit arēnā Rīga pret Maskavas apgabala Atlantu vienību. Šodien mēs izspēlējām pirmo naudas balvu 500 eiro apmērā starp līdzjutējiem, kur iegādājās spēles biļeti vai kuriem ir spēles abonements. Nāciet uz nākamajām mājas spēlēm un pilnīgi iespējams tieši jūs tiksiet pie nākamajiem 500 eiro. Nu ko, lai mums visiem veicās, cīņa par iekļūšanu labāko astotniekā joprojām turpinās, un jūs mums esat ļoti nepieciešami. Armands Simpsons, Mārtis Krasovskis būs šeit arī nākamā otrdien 13. janvārī. Mēs jūs gaidām!